neliels stāsts no manas puses. Pirms 6 gadiem, laikam 2007. Gads, man uzdāvināja 2 ielūgumus uz kaut kādu mūzikas pasākumu Salacgrīvā, kuras arī devos, bija nedaudz apmākusies diena, taču cilvēki, kas tur bija savākšies, bija tādi smaidīgi, un to patiesībā diezgan vienkārši arī varēja noteikt, ka visi viņi bija smaidīgi un priecīgi, jo to cilvēku bija tiešām par salīdzinoši maz. Ja tā ļoti labi gribēja, tad varēja arī saskaitīt, bet pasākums bija lielisks. Vēlāk, protams, statistikas eksperti un uzskaišu vedēji secināja, ka šajā pasākumā bija 2 dienās 6000 cilvēku, un šodien šo pasākumu mēs pazīstam kā pozitīvs festivāls, un pagājušajā gadā bija 25 000, kā tikai par 25 000 vairāk salīdzinājumā ar pirmo festivālu. Un tādēļ es tagad gribu dot vārdu Girtam Majoram. Pagaidiet, es tagad ieslēgšu, lai nosauktu visus tavus titulus, ja? Pierakstīts. Tātad, pozitīvs, jā, festivāls, un tad tu arī esi koncerta aģentūras pozitīvs mūziku vadītājs, kā arī koncertzāles Palladium līdzīpašnieks. Ja? Neko es neaizmirstu? Tad lūdzu, pastāsti par festivālu radošumu. Un būtībā, kas man ir prieks, ka savā ziņā jūs turpināt tāds, iesākt varbūt pat netipiskas mūzikas eksporta tradīcijas. Jā, eksporta projekts, pozitīvs festivāls ar lēnām kļūst, bet sveiki. Visi stāsta, kā viņi sākuši, es ātri mēģināšu izstāstīt, kā sākus, jo droši vien tā visa līdzība jau visiem nozarē strādājošiem ir vienojoši, ka visi to ir sākuši ar kaut kādu hobiju un principā tādu, atziņu, ka laikam grūti ir iedomāties, ka varētu nodarboties ar kaut ko citu. Mums sākums meklējums vidusskolā, mēs nākam no Saldus, un kā jau skolā, tur diseņu spēlēšana un mūzika ir tas veids, kā es nokļuvu tuvāk mūzikai. Tālāk vidusskolas laikā mēs piedalījāmies un Saldo radījām rāģiņu, jo jau faktiski skolas laikā tāda tieksmes kaut ko organizēties, kaut ko radīt, kaut ko tiem cilvēkiem prezentēt foršu, mums bija jau no pamatskolas tādā ziņā, ka mums vajadzēja skolā uztaisīt foršāko diseņu pilsētā, un tā arī bija, tās mūsu skolas diskotēkas bija vislabāk apmeklētās, un tur neviens klubs nevarēja sacensties īsti ar mums. Rādio bija kā tāds nākamais solis, ko, protams, mēs paši kā jauni nevarējām vadīt, bet kopā ar vietējā kultūras nama kā organizācija tapa Saldus radio, un faktiski līdz vidusskolas beigšanai bija kaut kā, un 12. klasē aiz tā savu entuziasmu mēs uzrīkojām diezgan neapzināti 2 koncertus uz Ziemassvētku balli, mēs uztaisījām Līvu koncertu, un tas mums ļoti labi aizgāja, un mēs daudz naudu arī salīdzinoši nopelnījām, un mēs domājam nākamais bija uz Žetonu vakaru, bija Jauns Mendes koncerts. Un beidzās skolas laiks, nācu uz Rīgu, sāku studēt augstskolā, un ātri sāku strādāt žurnālistikās LNT televīzijā strādāt, pēc tam piedalījos pie TVNet portāla tapšanas faktiski līdz ar sākumu. TVNet bija galvenais redaktors pirmos 2 gadus, un es gāju to žurnālistikas ceļu, kurš man tomēr pēc kaut kādiem 4 gadiem diezgan ātrāk. Bet Rīgā, protams, grozoties tajā vidē, kur es strādāju, un lēnām arī tad draudzīgs attiecības. Cilvēkiem tie vairāk bija radio bija, protams, Radio SVH, un visu, ko es mēģināju ieviest tur, es, protams, tiešā veidā iedvesmojos pēdiņās no tā, ko dara SVH, un man, protams, vienmēr bija sapnis, lai man draugi būtu tie cilvēki, kur strādā Radio SVH. Tā bija tā domāšana un tie etaloni tajā laikā. Bet pēc tā žurnālistikas posma ļoti neapzināti mēs ar draugiem, kas ir viens tātad draugs arī no vidusskolas un viena meitene, kur nav gan no Saldas, bet ir no Bauskas, un mēs ļoti nejauši kaut kādā veidā radās doma, ka jāorganizē koncerts. Un tas bija gads, kad Rīgā notika tas Eirovīzijas fināls, ja kā to sauc, kad tas respektīvi servīzijas pasākums. Un mēs bijām sadomājušies, te būs baigi daudz ārzemnieku un jātais kaut kāds pasākums, un tas noteikti labi aizies.
Un mēs kaut kādā veidā nonācām, bija tāda grupa The Fāze tajā laikā riktīgi stilīga un modīga, un draugi bija Radio SVH, un viņi teica, ka jā, viņi spēlēs, un tas bija tas, kā mēs uztaisījām pirmo koncertu. Tieši gandrīz 10 gadus atpakaļ. Un tas bija Sapņu fabrikā, un tas bija vispār tos koncerts, un viņš bija ārkārtīgi veiksmīgs, un arī tur bija ļoti forši cilvēki, līdzīgi kā pirmajā Pozitīvas festivālā, un tas deva kaut kādu to. Un kompāniju mēs nosaucām arī ļoti apzināti, mēs tā kā domājam kompānijai nosaukumu, un uzstādījums bija atrast tādu nosaukumu, kur tu vari dabūt domēnu vārdu ar .com, ar to domu, lai tur ir kaut kāda unikalitāte, nevis kaut ko nošpikot, bet ka tu vari dabūt stilīgu vārdu, bet ka vēl .com ir brīvs. Un es apzināti latīņu valodas vārdnicā meklēju vārdus un atradu pozitīvus. Un tā mēs pāris gadus rīkojam tos koncertus, mēs diezgan ātri sapratām, ka tas nav galīgi foršs biznesa. Jo tas ilgu laiku pēc pirmā koncerta, tas bija vienīgais koncerts, kur mēs bijām kaut ko nopelnījuši. Un tas ir ļoti dārgi, un faktiski nāca kaut kāds skarbs laiks, vairāk gadi, kurā mēs vienkārši darbojāmies, un tu guvi dažādas mācības. Un doma par festivālu radās pēc kaut kādiem jau gadiem, kad mēs sapratām, ka mūsu biznesā izveidot kaut kādu aktīvu, respektīvi aktīvs, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāds jo kamēr tu rīko vienkārši koncertu, īsti mūsu biznesā nav aktīva. Tas ir, respektīvi, tu esi atkarīgs no tā, vai tu vari dabūt kaut kādu mākslinieku, kuru tu gribētu rīkot, un kamēr tu viņas dabūjis, kas īstenībā ir pati sarežģītākā puse, tik pie tā mākslinieka sākās īstenībā sarežģītākā daļa, tas ir pārdot biļetes. Un aktīvs mūsu biznesā var būt vai nu kaut kas festivāla veidīgs, vai kaut kādi infrastruktūras objekti, ja tu tur attīsti koncertzāli vai naudas, kaut kādiem infrastruktūras objektiem mums nebija, un tad mums tomēr doma bija, ka varētu veidot kaut kādu festivālu pēc tādiem kritērijiem, kā festivālu uzlūko Rietuma Eiropā. Un par laimi mēs zinājām, ka festivāli nav iespējams izveidot vienā gadā, un mēs varbūt nebijām gatavi tam, ka pirmajā gadā būs tik maz cilvēku, jo mēs ārkārtīgi lielu naudu un mēs ļoti dārgu programmu izveidojām jau pirmajā gadā, bet pēc tā pirmā gada bija skaidrs, ka nebija nekāda problēma to sagramot un cīnīties ar tām finansiālām grūtībām, kuras visā tajā laikā mēs dzīvojām. Bija otrais gads un, liekas, 3 gadi, tāds arī ir vajadzīgi, 3 gadi bija vajadzīgi, lai vispār būtu pienāktu pirmais festivāls, kad tu saredzi tanī, ka tur varbūt arī kādreiz parādīsies kaut kāda nauda un varēs atpelnīt visu to, kas ir ieguldīts. Un tagad Pozitīvsim jau ir 10 gadi kā kompānijai, festivālam šogad būs 7. gads, tas, protams, mums ir galvenais projekts un bizness. Mēs šajos gados esam Palādījumu koncertzāli radījuši, kas gan nav tikai pozitīvas lietas, mēs tur esam tikai daļēji viena no šī projekta dalībniekiem. Bet nākot gadiem, protams, arvien vairāk šis hobijs pārvēršas par biznesu. Pirmkārtām tādēļ, ka nauda ir arvien lielāka tajā iesaistīta, un tev arvien vairāk nākas pieņemt materiālās pasaules notiekumus. No otras puses, manuprāt, ir ļoti svarīgi arī to apzināties visiem, kuri grib darboties tajā sfērā, kas viņam patīk, ir, ka tomēr, ja tu to savu darbību skati caur biznesa prizmu, tas ir vienīgais veids, kā tu vari īstenībā attīstīties un iet uz priekšu, un, respektīvi, tā tava lieta var kļūt lielāka. Kamēr tu to uzlūko kā kaut kādu ārkārtīgi, radošu tajā mākslinieciskajā izpratnē, un tev nav nekāda saistība ar materiālās pasaules noteikumiem, tad tas ir tikai un vienīgi tavs hobijs. Bet, protams, ka tas radošums vai tas hobijs un tas gandarījums ar katru gadu kļūst tiešā veidā mazāks, un tā ikdiena, ņemot vērā, ka tas ir smags darbs, un mums tiešām tā atziņa, cik patiesībā naudas izteiksmē tas uzņēmums ir kļuvis liels, un tas viss, kā stāstīja, nācis no draugiem no skolas laika, tad uz to
To, protams, nebija iespējams iedomāties dažus gadus vēl atpakaļ. Un arī mums ir tā privilēģija faktiski no pirmās dienas darboties tādā, un tas ir kāpēc mums pašiem ļoti patīk tā lieta, man patīk un tas, ko mēs darām, ir, ka tomēr tā mūsu darbība ir no pašiem sākumiem tādā, tādā ziņā starptautiskā mērogā, ka tavi kontakti ikdienā ir ārzemēs. Un, jo mēs pārsvarā tikai ārzemju grupas no pirmās dienas esam veduši un taisījuši. Un tas ir kaut kāda tāda, tā ir tāda, tad mums nekad nav bijis jāsastopas ar to, ka vai šeit ir baigi grūti, Latvija ir maza un tev kaut kādā veidā tu te visus pazīst un kā. Jo faktiski kaut kādā tādā ikdienas tusiņā mēs esam tik daudz iesaistīti no mārketinga viedokļa, kamēr tu tirgo biļetes, bet viss tā satura veidošana vai tā idejas veidošana, ar ko mēs vispār nodarbojamies, tas, protams, viss nāk no tā, ko mēs redzam, kā tas notiek pasaulē, kur dzīvā mūzika savas tradīcijas ir veidojusi daudz ilgāk nekā šeit, jo patiesībā koncertu kultūra, tā ir ļoti, un mūzika vispār, tā ir populārā mūzika vispār, tā ir ļoti jauna industrija mums, jo padomu laikos populārā mūzika bija ārkārtīgi ierobežotā skaitā pieejama. Un tāpat kā mums nav grupas, varbūt latviešiem, kurus eksportē tikai tāpēc, ka mums vispār nav daudz grupas, un mums vajag laiku, lai vispār radītu kaut kādu pietiekami daudz cilvēku iesaisti muzicēšanā, tāpat nevienmēr arī, teiksim, koncertus kā izklaides sastāvdaļu pietiekami daudz cilvēki spēja izprast, kāpēc ir jēga par to maksāt naudu. Tā īsumā. Lieliski. Paldies! Jā.